Un tāpēc, teiksim, mēs sēžam pie budžeta kaut kāds 4 mēneši. Atrodoties Latvijas un Eiropas Savienības rietumos, prieks sveikt Ventspils pilsētā, mēs esam sagatavojuši diezgan daudz prezentācijas, kurās mēs prezentēsim gan mūsu pilsētas domas viedokli, gan arī partijas Latvija un Ventspilī viedokli, ja, jo mēs esam pie varas, kā jūs zinat, Ventspilī jau ne pirmo dienu. Latvijā. Kādu? Latvijā arī. Latvijā, jā. Vispār, jā. Jā, no 90. gada, jā. No 90. gada. Jūs esat saņēmuši, vai ne? Jā, paldies priekšsēdētāji kungs par uzaicinājumu. Iespēju piedalīties, kā jūs atzīmējat veselu virkni jautājumu, kas mums ir jāpārunā. Varbūt redzat, 168. Rīga maksā 168. Nē, Rīga maksā 132, ja? 132. Tad viņa uz katru bērnu ekonomē 46 eiro, ko samaksā valsts. Rīga nabadzīga pašvaldība, tur viņai naudas nav, valsts budžetā daudz liekas naudas, viņa arī dāvina. Ok, mums nav žēl. Nē, mums žēl, tāpēc, ka mums nedāvina. Ja mums dāvinātu, mēs teiktu malači. Ejam tālāk. Viss par šo tēmu. Tā. Nē, jautājums, jā, protams, ir ļoti nopietns šis pirmais par naudu un pašvaldībām un visus 25 gadus kopš neatkarības atjaunošanas vienmēr ir bijis viens no nopietnākiem, smagākajiem jautājumiem. Labi, tā, mēs varam iet tālāk. Tad nākošā tāda problēma, ko mēs saskatām arī visas Latvijas problēma. Trešais mums ir, tad blakus te man sēž Emša kungs, strauji iet laiks. Es atceros, viņš bija vides komitejas vadītājs, pareizi, jā, tā viņš saucās. Un tā mēs ļoti aktīvi risinājām vides un drošības problēmas Ventspilī. Un jāsaka, tai laikā tas bija tāds pēdējais brīdis padomju laika laikam, ja? Un neatkarīgs Latvijas sākums. Ja? Tagad es dodu vārdu Emša kungam, mēs arī šo jautājumu esam pasūtījuši, viņš ir izpētījis, mēs viņu uzskatījām pa vajadzīgi ļoti īsi jums prezentācijā ieskicēt. Pilns materiālu mēs iesniegsim, ja? Jo tas ir detalizēti izstrādāts un pamatots. Mēs uzskatām, ka vajadzīgas izmaiņas vides politikā kopumā saistībā valsts un pašvaldību. Jā, paldies. Tad tiešām mēs... Cik jau laiku vajag? Es domāju, ka es centīšos ļoti ātri iet, vairāk atstājot debatē. Tā kā mums šeit jādod līdzsvars, bet virziens katrā ziņā, es domāju, ir jāpārdomā, jo pašvaldību lomu šo jautājumu risināšanā, kā tieši kā savu iedzīvotāju pārstāvi, vēlētām pārstāvi, kas pārstāv vietēju iedzīvotāju intereses, protams, viņam būtu jābūt augstākam. Tas nozīmē, ka arī, runājot par Ventspilu, kur šis kompetences līmenis droši vien varētu tikt nodrošināts arī finansējuma līmenis, bet arī citām pašvaldībām šis kompetences līmenis kaut kā būtu jānodrošina. Bet, ministrs, ja attiecīgai pašvaldībai nav kompetences līmeņa, tad valsts vides dienests viņa priekšlikumu motivēti noraidīs. Tad pašvaldība, ja viņi uzskatīs par vajadzīgu, griezīsies tiesā. Bet viņai nav naudas. Un tad viņa negriezīsies. Ir tev kompetence vai nav, bet tev nav nekādu tiesību. Uz tavu iesniegumu neatbild motivēti, un tev nekvalitīvu lēmumu nav tiesību pārsūdzēt. Un tiesa neizskata, ja arī griežas pēc būtības šo jautājumu, bet pasaka, jūs neesat tas, kas vispār var iesniegt šo prasību. Viss ar to beidz. Pēdējam Austrālijas aborigēnam ir lielākas tiesības nekā Rīgas pilsētas domē. Jūs saprotat?
Mēs no sākuma runājam arī par... Tas, kas vēl tagad Himalajos, tur nav izrakts no tiem un dzīvs. Viņam ir lielākas tiesības nekā pašvaldība, kur ievēl pilsoņu kopums. Jautājums, kāpēc? Kāpēc tika pieņems tāds lēmums? Atbilde, kā vienmēr Latvijā meklējama, ir ļoti vienkārši. Pie politika. Ja politiskā cīņa, un tā ir galvenā vērtība, ja būt pie varas, vai tas ir liederīgi vai neliederīgi, tas viss ir, tā teikt, lai domā zirgs, kam liela galva. Ja? Ceļš jau sen ir, tā teikt, Kapu kalniņā politiskajā, ja? Zemnieku savienība nav, ja? Bet uzvarēta, tā kā, redzat, kā ir, Vedri Raka paši nomira, tāpēc, ka nevis cīnījās politiskā frontē, bet domāju, kā to pretinieku aprat. Arī mani daudz roku, vai ne? Un arī liela daļa tur, tai Kapu kalniņā. Tāds jau man mērķis bija, ka vajag virzību, apstāties, tāds man mērķis bija. Par šo virzību, un mēģināsim tās... Manā variantā neviens netiek likvidēts, jūs saprotat? Nē, neiet jau runa puļķās. Tad, kad kādam saka, tev galvu nocirtīs, viņš cīnās par savu galvu. Ja viņš saka, nē, tava galva saglabājas, kabinets tev būs, mašīna būs, karogs virs kantora būs. Viņš saka, o, super! Saprot? Karogiem jābūt vismaz 3. Ok, jā, būs apriņķa karogs vēl. Viņš teiks, labi, man vieta tam atradīt. Vienīgā prasība, ka apriņķa karogs. Nu, tā nav liela nodeva, vai ne? Jā. Labi. Jā, mums ir viena tēma. Nu, mēs, protams, Saeima lems pēc tā, kā viņi to redz, bet mēs izvērtēsim to pamatojumu no savas puses, tā vai kungs, mēs pieslēdzamies par šī jautājumu. Bet, nu, Saeima jau pirms nav. Jā. Labi, paldies, tad mēs uz pirīt tagad, jā? Jā. Eirozona no kāda būs un Grieķija, bet šitas ir vienties un starpās. Nē, šitas nav. Visi nav. Abas puses būs. Jā. Jā.